Sveicināti! Mani sauc Jānis Zaržeckis, esmu plastikas ķirurgs. Mana specialitāte ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Šoreiz varētu jums pastāstīt nedaudz par kādu no sejas operācijām, kas ir diezgan pēdējā laikā, varētu teikt, pieprasīta un izplatīta. Un tā pieder pie operācijām, kas uzlabo pacientu izskatu un maina apkārtējo cilvēku priekšstatu par pacientu vecumu. Operācija varbūt cilvēki atpazīst kā facelift, jeb sejas krunku noņemšanas operācija. Lai gan būtībā operācijas mērķis nav tik daudz kā krunku likvidēšana, bet sejas ģeometrijas izmaiņa. Ja jūs iedomājaties cilvēku seju jaunībā, tad sejas ovāls ir līdzīgs V-burtam. Ejot gadiem, gravitācija strādā un arī āda paliek pa daudz un mainās sejas ģeometrija. Un šis V-burts pakāpeniski laika gaitā lēnām kļūst par O-burtu. Un šīs te vietas noslīd uz leju. Un jau pa lielu gabalu, ja jums nāk pa ielu kā cilvēks pretī, jūs ņemot vērā viņa sejas ģeometriju, jūs varat spriest par viņu vecumu. Un gadījumā kādam liekas, ka viņa vecums, kurā viņš jūtas, īsti neatbilst tam, kāds izskats ir skatoties spogulī, var teikt, ka tas facelift, sejas un kaklādes pievilkšanas operācija ir ļoti, ļoti efektīga un ļoti būtiski maina šo te izskatu. Un var teikt, ka ja tas pacienta portrets pirms un pēc facelift operācijas vismaz 10 gadus atpakaļ ģimenes albumā būs itin labi derīgs. Kā tad notiek šī facelift operācija? Facelift operācija visbiežāk veids vispārējā anestēzijā. Manā praksē to veids kombinētā anestēzijā. Pacients tiek aizmidzināts, anesteziologs nodrošina pilnvērtīgu narkozi, bet, lai narkoze nebūtu jādod tik dziļa, operācijas laikā tiek ievadīts arī lidokaīns, lokāli atsāpinoši līdzekļi. Līdz ar to arī pamostoties nav nekādas sāpes sajūtas, un operācijas laiks manās rokās parasti nav ilgāks par pusotru stundu, un efekts ir tūlīt redzams. Operācijas laikā, tātad, kas tad tiek izdarīts? Grieziens parasti sākas deniņu apvidū, viņš visbiežāk tiek noslēpts ausīm, sevišķi sievietēm, tad apliec ausu ļipiņu un aiz ausu beidzas matainajā daļā. Ar šo griezienu var nodrošināt pieeju sejas arī zemākajiem slāņiem, veikt sejas zemāko slāņu pievilkšanu un darīt visu nepieciešamo, lai izmainītos sejas ģeometriju, kā es teicu, no O-burtu uz V-burtu. Pēc tam brūcis tiek slēgts ar kosmētiskām šuvēm, kuras veido visbiežāk maz manāms rēts, varbūt tik pacientam kāds frizieris, kas tūmā redz, var manīt, ka tur ir kāda tieva līnija. Un tātad pēc operācijas, ka pacients pamosts, ir spiedošs pārsējs. Parasti es rekomendēju nakti palikt slimnīcā. Māsiņas rūpējās, lai pacients labi justos un lai varētu labi atkopties no narkozes. Otrā rītā parasti viss pārsējs ņem nost, un efekts ir redzams jau nekavējošot, tikko kā tiek pārsēji noņemt, var redzēt, kā ir izmainījusies sejas ģeometrija, kad, ja gadījumā bijis dubultzots, tas ir pazudis, un, ja tur ir bijuši tauki, tos var operācijas laikā izņemt ārā, un ir seja pievilkt uz augšu, un lieka āda ir noņemt nost. Pēcoperācijas periods parasti nav grūts, un, kā es teicu, apmēram 2 nedēļu laikā visu šūs sadzīst. Visbiežāk es lietoju šujamo materiālu, kad šūs pat nav jāņem nost, viņas pašas pazūd. Un jāsaka, ka operācija ir efektīga, un efekts saglabājas vismaz kādus vidēji 10 gadus. Tas, protams, katram ir individuāli, katram ir savu vilmaiņu, katram šī te ādas novecošanās turpinās, zemes gravitācija pievelka laiku, atkal rodas kaut kāda lieka āda. Un pieredze rāda, ka parasti nav ātrāk kā pēc 10 gadiem tā operācija jāatkārto, jo bieži vien ir tā, ka man pacienti nāk atpakaļ un saka, o, bija tik labi,
vajadzētu atkal, kad ir pagājuši 10 gadu laiks. Bet var teikt, ka tā ir efektīva metode. Runājot arī par sarežģījumiem, tie nav īpaši daudz, jo šeit ir runa tikai par sejas liekās ādas noņemšanu. Kvalitatīvu speciālistu rokās sarežģījumi nav parasti lieli. Šeit jāmin, kas var būt tūskas, piepampumi, zilumi, jeb tie paši parasti paliek dzelteni un aiziet prom. Šū kādreizēs ausis var dzīt ar iekaisumu, arī tas ir ļoti reti. Un arī tiem pacientiem, kam ir šis te iekaisums, brūt sadzīst vienalga un visi dabū to rezultātu, kas ir gaidīts. Tā kā var teikt, ka tā, ja kāds gadījumā nav apmierināts ar savu izskatu un vēlas gūt jaunāku izskatu, un lai viņa sajūtu vecums atbilst tam vecumam, kur seja ir redzama spogulī, var droši iet pie kāda laba plastikas ķirurga un šo procedūru droši veikt. Paldies!